Čau visiem! Čau visiem! Paldies Oskaram par fantastisko pieteikumu. Samuraiši, to kāds vēl nebija dzirdējis. Bet tā, man spējuši klikeri. Tātad, tikko dzirdējāt visu par un ap mārketingu un kā reklamēties, kā iegūt klientus. Nu, kas tad notiek, ka mēs iegūstam tos klientus, viņus vajadzētu pārdot, vai ne? Lūk, tātad pavisam īsi. Kas tu tāds, ja? Kas tu tāds esi vispār, lai tu runātu? Tātad Edmunds Pošers strādāja pārdošanā visu mūžu, vēl joprojām aktīvi vadu pārdošanas komandu, esmu pārdošanas akadēmijas dibinātājs, un tas arī pa lielam viss, kas jums jāzina. Ja? Tāpēc iesim uzreiz tālāk, jo atcerieties pirmo un galveno likumu pārdošanā. Klientam neinteresē nedz jūsu produkts. Ja? Tieši tāpatās arī jūs šeit neesat, lai klausītos par mani un cik es esmu foršs un kādi man tur sasniegumi, bet lai kaut ko iegūtu no šī pasākuma. Tātad, man ir jautājums. Kādas ir jūsu asociācijas ar vārdu pārdevējs? Te noteikti ir neliela aizsūta, tāpēc es turpināšu, ja? Bet jūs droši varat uzrakstīt šīs te atbildes čatā. Es jums pateikšu, kādas ir biežākās atbildes, kad cilvēkiem prasa, kādas savas asociācijas vārdu pārdevējs. Bieži vien tās ir apnicīgs, uzbāzīgs, negodīgs, tāds, kas grib aptīt ar pirkstu, tāds, kas tev tūlīt kaut ko uzspiedīs, tāds, kas tev mēģinās kaut ko iesmērēt. Lūk, šīs te ir tādas pirmās asociācijas bieži vien cilvēkiem, kuriem pasaka vārdu pārdevējs. Un kāpēc tā ir? Lielākoties pārdevēji runā un fokusējās tikai un vienīgi uz produktu un uz kompāniju. Ir garas produktu prezentācijas par produktu īpašībām, cik foršs produkts, ja? Un tam līdzīgi. Un ir uzbāzīgas tehnikas un spiediens uz klientu. Tāpēc ir, teiksim, šāds te vispār priekšstats par pārdevējiem. Es domāju, ka daudz no jums, kas klausās, ir saņēmuši gan augstos zvanus, nezinu, tur no Dormejo un vēl nezinu kā. Un kas ir pirmais, par ko runā šie cilvēki? Tātad, sveiki, zvanu jums tikai tāpēc, ka gribēju jums piedāvāt, pastāstīt, informēt. Ja? Jo mums ir fantastisks piedāvājums. Nu, lūk, tātad, ko tas nozīmē? Mūsu izejas pozīcija nav pārāk laba. Ja? Tātad jau startā šie te uzskati ir dziļi iesakņojušies cilvēku galvā, ka tie pārdevēji tādi uzmācīgi un mēģinās viņās kaut ko atkal iesmērēt. Ja? Un par cik tā mūsu izejas pozīcija nav pārāk laba jau startā, tad, ja mēs tajā sarunas sākumā izklausīsimies kā pilnīgi visi citi, kā visi tie, ko viņi ir dzirdējuši jau simtiem reižu, tad mēs automātiski tiksim ielikti kategorijā kārtējais pārdevējs. Un kas notiek tad? Tad klientam rodās visi, teiksim, paceļās visi aizsardzības mehānismi un rodās tā pārdošanas pretestība. Ja? Kas ir pārdošanas pretestība? Pārdošanas pretestība ir, nē, paldies, man neko nevajag. Nebūs aktuāli. Es tagad nevaru runāt. Ja? Atsūtiet e-pastā, paskatīšos. Visas šīs te frāzes pilnīgi viens, kurš ir strādājis pārdošanā, lielākoties dzird dienā. Ja? Tātad šī te ir tā pārdošanas pretestība, kas klientiem rodās, ka tu veic tādas darbības, kuras veic visi pārdevēji. Un tātad, kādēļ rodās šī te pretestība? Tātad, tas pats galvenais ir, kā es minēju, tu izklausies kā visi citi. Respektīvi, klients paceļot klausuli uzreiz dzird to pašu, ko viņš ir dzirdējis jau 15 citos zvanos pirms tam. Un tad viņš, skaidrs, kā šis, kas man zvana, nē, paldies, atsūtiet e-pastā. Un saruna lielākoties ir par produktu un kompāniju. Un pats sliktākais ir tas, ka klients bieži vien sarunā jūt jūsu komisijas elpu. Ja? Kas ir komisijas elpa? Komisijas elpa ir tad, kad klients jūt, ka jūs negribat pārdot to preci tāpēc, lai viņam palīdzētu, bet tikai tāpēc, lai nopelnītu. Jūs esat tur un runājat ar viņu un mēģināt pārdot to produktu tikai, lai dabūtu savu komisiju. Un klients to jūt, un to sauc par komisijas elpu. Un šis te jūs tikai attālina no darījuma. Nu, lūk, un lielākoties produkts tiek piedāvāts pārāk ātri. Viņš tiek piedāvāts pārāk ātri, un tāpēc arī klientiem liekas, ka nē, paldies, mums neko nevajag. Ja? Tātad, svarīgi atcerēties. Kur ir mūsu laiks? Okay. Svarīgi atcerēties. Klientiem neinteresē nedz jūs, nedz jūsu produkts. Ja? Klientiem interesē viņi paši. Klientiem interesē tikai tas, ko viņš iegūst no sadarbības ar jums, ko viņš iegūst no jūsu produkta. Tas ir vienīgais, kas klientam interesē. Tāpēc visam fokusam pārdošanas sarunā ir jābūt tikai un vienīgi uz klientu. Lūk, un pārdošana nav produktu stumšana.
Bieži vien cilvēki domā, ka pārdošana ir produktu stumšana. Nē, pārdošana nav produktu stumšana. Tātad pārdošana ir prasme atklāt vispār klienta problēmas, vajadzību vai radīt to vajadzību pēc pārmaiņām un palīdzēt viņam pieņemt lēmumu tās problēmas atrisināt vai to vajadzību piepildīt. Ja? Nu, lūk, un jūs nepārdodat produktu, atcerieties, ja? Jūs pārdodat rezultātu. Nevienam nevajag jūsu produktu, viņam vajag rezultātu, ko tas produkts sniegs. Nu, tad kā neizraisīt to pārdošanas pretestību? Nu, patiesībā diezgan vienkārši. Ja? Es nosaucu visu to, kāpēc viņi rodās, ir jādara vienkārši pretējais. Ja? Tātad sarunas sākumā mēs izklausāmies citādāk un radam ziņkāri, lai klientam vispār būtu interese turpināt sarunu un uzklausīt, kāpēc jūs zvanat. Ja? Ir jārada interese, ir jāizklausās citādāk. Tas ir tas pats svarīgākais posms, kurš vispār jums atļauj uzsākt šo sarunu veiksmīgi. Izmantot savu galveno ieroci, balsi un ķermeņa valodu. Tātad balss, runājot par telefonu ar klientu, ja? Arī pat, kad tā ir klātienes tikšanās, jūsu balss ir jūsu galvenais ierocis. Tonis, ātrums, uzsvari, pauzes, skaļums, visas šīs lietas veido to, kā klients uztvers to, ko jūs sakat. Bija viens fantastisks piemērs no Hormozī, viņa kaut ko teica, man patikās, kā viens teikums var izklausīties pilnīgi dažādi. Tātad teikums ir sekojošs. Es viņu bišķi pamainīšu, bet sapratīsiet. Tātad es nekad neteicu, ka viņš sita savu suni. 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 Ja? Tātad tie paši vārdi, bet pilnīgi cita nozīme. Tas ir tas, kā mēs varam izmantot šos te instrumentus savā labā pārdošanā. Un kāpēc ķermeņa valoda? Ķermeņa valoda ir ļoti svarīga. Ja? Kad mēs kaut vai runājam, esam klātienē, ļoti svarīga. Arī runājot par telefonu, viņa ir svarīga, jo to jūt. Tātad būs jūsu balss skanēs pilnīgi savādāk. Ja jūs būsiet šādā te pozā, ja, runājot ar klientu par telefonu, vai jūs stāvēsiet kājās ar krūtīm uz āru, izmantojot žestus, tas būs pilnīgi savādāk. Ja? Šīs lietas var just caur telefonu. Tieši tāpat kā smaids, kad jūs runājat, to var just caur telefonu. Tāpēc šīs lietas vienmēr jāizmanto mūsu labā. Un tātad vēl viena svarīga lieta. Mēģināt vienmēr radīt organisku sarunu ar klientu. Nevis robotiska skripta lasīšana. Ja? Jums var būt pasaules labākie jautājumi, pasaules labākais skripts, bet ja klients jutīs, ka jūs viņu lasat, tad nekas labs no tā neiznāks. Tātad ir jāveido organiska saruna ar klientu. Un visam fokusam sarunā ir jābūt uz klientu, nevis produktu vai kompāniju. Nu, lūk. Noteikti esat dzirdējuši, kad saka, pārdošanā tev ir jābūt problēmu risinātājiem. Ja? Bet ir viena problēma ar šo teikumu. Problēma risināšana ir forša, bet kad sākās problēma risināšana? Problēma risināšana principā sākās ar, kad mēs esam paspieduši roku, rēķins ir atmaksāts, ja mēs varam piegādāt savu pakalpojumu, vai jūs dabūjat to preci, kas atrisina to problēmu. Tad kas mēs esam līdz tam? Kā mums jābūt līdz tam pārdošanā? Tātad mums jābūt problēmu atradējiem. Jo, kad cilvēki pērk? Tātad, ja jūs, piemēram, sāksiet sarunu ar cilvēku un uzreiz piedāvāsiet savu produktu, ja? Jūs sakat, klau, mums tur fantastisks produkts maksā tik un tik. Tātad, kas notiek? Cilvēka galvā nav vispār izveidota problēma, nav vispār izveidota vajadzība. Viņš nav sapratis, ka viņam ir nepieciešams šis te produkts, un produkts tiek piedāvāts pārāk ātri. Tātad, problēma vai vajadzība klienta galvā ir šāda, vai jūs nosaucat cenu, tas maksā tikai 200 eiro. Cena ir šāda, klients saka, nepaldies. Tāpēc, kad nav izveidota problēma vai vajadzība, cilvēks nav vispār sapratis, ka viņam jūsu produkts ir nepieciešams, ja, ka viņš kaut ko viņam atrisinās. Lūk, tātad, kad cilvēki pērk? Cilvēki pērk tad, kad jūs esat izdarījuši labu darbu un uzdevuši pietiekoši daudz un pareizes jautājumus, tādā veidā liekot klientam saprast, ka viņam tā problēma ir šāda, ka tā vajadzība ir šāda, un tad, kad tas ir izdarīts, tikai tad jūs prezentējat savu produktu vai pakalpojumu, kas ir kā automātisks atrisinājums šai problēmai, un kad jūs nosaucat to cenu, viņi vairs neizklausās tik dārgi, jo tā problēma taču ir samilzusi, vai ne? Nu, lūk, tas ir tad, kad cilvēki pērk. Tātad jūsu uzdevums pārdošanā ir izveidot klientu galvā šo te problēmu, lai viņš saprot vajadzību. Ja?
Jo bieži vien cilvēki nezina, ka viņiem kaut ko vajag. Lielākoties cilvēki domā, ka viņiem neko nevajag. Un tas ir jūsu galvenais uzdevums. Uzdot jautājumus tādā veidā, lai viņš saprot, ka viņam tomēr kaut ko vajadzētu darīt lietas labā. Lūk, un šeit es vizuāli parādu to, ka jums ir jāizveido klienta galvā plaisa. Plaisa starp viņa pašreizējo situāciju un vēlamo situāciju. Šajā slaidā ir apdrošināšanas piemērs. Ja? Tātad ir cilvēks, kurš nav apdrošināts. Viņš tātad nav apdrošināts, nav pasargāts no zaudējumiem. Ja? Viņam ir nemierīgs prāts, viņš ir finansiāli neaizsargāts. Viņš ir atkarīgs no citiem, ja nu kaut kas notiek. Ja? Tā ir viņa pašreizējā situācija. Un varbūt viņš to nemaz nesaprot īsti, ja? Viņš nemaz neapzinās. Un tikai uzdodot šos jautājumus un radot šo te plaisu cilvēku galvā, mums ir jāuzbur viņam tā vēlamā situācija, kurā viņš ir apdrošināts un finansiāli aizsargāts. Ja? Viņam ir mierīgs prāts, viņš var mierīgi gulēt, viņam ir drošības sajūta, ka viņš ir parūpējies par saviem bērniem, par ģimeni un visu, ja nu kaut kas notiek. Ja? Tātad pašreizējā situācija un vēlamā situācija. Un jūsu produkts un pakalpojums ir tas, kas palīdzēs klientam nokļūt no šīs plaisas vienas puses, otrā pusē. Ja? Tātad jūsu produkts ir kā tilts vai kā, teiksim, nezinu, lieta, kas ir nogādās no pašreizējās situācijas vēlamajā situācijā. Tātad, nu lūk, pārdošanas mīti. Iziesim cauri ātri dažiem pārdošanas mītiem. Jūs noteikti esat dzirdējuši, ka cilvēki saka, tas ir dzimis pārdevējs. Par kuriem cilvēkiem tā saka? Par tiem, kuri visu laiku vāvuļo, ja? Kuri nespēja aiztaisīties un saka, oi, tas ir dzimis pārdevējs, visiem aizrunā savus. Vai arī cilvēki ir teikuši, ka, oi, nē, es nevarētu strādāt pārdošanā, nē, nekādā gadījumā. Noteikti kāds no šiem ir dzirdēts. Un kāpēc tā ir? Tāpēc, ka lielākoties cilvēkiem domā, ka pārdošana ir tikai un vienīgi produktu spiešana. Ja? Tev ir jāspiež produktus rīklē katram garām gājējiem. Un tev ir jāizdara spiediens, tev ir jāuzbāžās cilvēkiem. Tas ir tas priekšstats cilvēkiem par to pārdošanu. Ja? Boiler Room Selling, kur DiCaprio filma Wolf of Wall Street. Ja? Tas ir pirmais, kas nāk galvā, tur tāds high pressure, tāds environments, kurā mēs tiešām izdarām spiedienus cilvēkiem un mēģinām spiest visiem pirkt. Šajā te modelī, ja? Tas ir tas nepareizais priekšstats par pārdošanu. Tātad šajā modelī ir ļoti maz izredzes pārdot, jo kas notiek, kad mēs kaut kādu izdarām spiedienu? Ja? Cilvēkiem ir automātiski pretreakcija, nē, paldies. Tāpēc, un arī, kad mēs stāstam klientam, ko viņam vajadzētu darīt, viņam tas viss ir pa vienu ausu iekšā, pa otru ausu ārā. Tāpēc šis te modelis nav pats efektīvākais, ja jūs gribat tiešām veiksmīgi pārdot. Konsultatīvā pārdošana. Ja? Tātad konsultatīvā pārdošana nāk no 70. gadiem no grāmatām Spin Selling un citām. Pāris uzdodam loģiskus jautājumus. Ja? Uzdodam loģiskus jautājumus, uz kuriem mēs dabūnam loģiskas atbildes. Bet, kā mēs zinām, cilvēki nepērk balstoties uz loģiku, bet pērk balstoties uz emocijām. Un patiesībā šo te es nesen ļoti labi pārbaudīju uz sevis, jo man vajadzēja šķūnīt. Es aizbraucu ar sievu pēc šķūnīša, bet pēc pāris nedēļām man bija pagalvā ne tikai šķūnīts, bet arī pirts. Un, loģiski es zināju, ka man to nevajag. Excel teica, ka man to nevajag, bet emocijas darīja savu. Ja? Tāpēc cilvēki pērk balstoties uz emocijām. Un, lūk, bet tātad patiesībā, kā jums vajadzētu pārdot, jums ir jābūt kā dakterim. Jums pārdošanai ir jābūt kā dakterim. Un šeit jūs varat redzēt dakteri ar lāpstu. Kāpēc dakteris ar lāpstu? Dakteris ar lāpstu, tāpēc, ka tā lāpsta simbolizē to, ka jums ir jāizveido tā plaisa. Ja? Jums ir jārok tāda bedra. Zem tās problēmas jāizveido milzīga plaisa, lai viņš saprot, kad beigās tas jūsu produkts ir kā atrasinājums tai viņa problēmai. Lūk, tātad tas ir tas, kā mēs pārdodam. Un šeit tātad salīdzināsim veco un jauno metodu. Tātad tā vecā metode, ko visi domā, kas ir pārdošana, ja, ir tātad, kad mēs parādīts, kā tiek strukturēta saruna, ja, kā cilvēkiem ir iespējas un kā dara lielākā daļa vēl joprojām patiesībā. Ja. Tātad pāris virspusēji jautājumi, tātad sarunas ievads 10%, pāris virspusēji jautājumi, 20% no sarunas aiziet dažos virspusējos jautājumos un vairāk kā 50% aiziet uz produktu prezentāciju. Tātad lielāko sarunas daļu mēs stāstam, mums tad tik foršs risinājums, ja mēs varam izdarīt to un to un to un to. Tātad, un beigās ir liela daļa atvēlēta iebildumiem, jo pie šādas metodas ir ļoti daudz klientu iebildumu. Tātad netiek izveidota nekāda uzticība ar klientu. Nekāda uzticība, ja? Ir liels ārējs spiediens. Un atceramies, jūsu vārdi nenozīmē neko.
klientam pašam ir jāsaprot, ka viņam to vajag. Jo jūs varat teikt, jā, tev vajadzētu šo produktu, tev vajadzētu šo pirkt, ja? Bet tas viņam nenozīmē neko atkal, pa vienu ausu iekšā, pa otru ārā. Viņam ir nepieciešams saprast pašam, ka viņam to vajag. Un to var izdarīt, uzdodot tikai jautājumus. Šajā metodē tātad ir liels entuziasms par produktu. Ja? Un viss fokus ir uz produktu, uz kompāniju. Un bieži vien klienti šajā metodē, ja, pat beigās sarunas, jā, labi, pērkam no sērijas, dodiet man to sūta rēķinu pirkšu. Ja. Viņi piekrīt dēļ tā lielā spiediena, bet viņi pazūd. Tu aizsūti rēķinu, un pēc tam klients neceļ, viņš ir pazudis, tu skrien pakaļ, tad nebeidzamais loks. Lūk, un ļoti daudz iebildumu. Šajā metodē ir ļoti daudz iebildumu, jo atkal netiek izveidot nekāda uzticība, jūs vienkārši mēģināt spiest savu produktu. Ja. Bet pats sliktākais šeit ir tas, ka jūs redzat kā kārtējo pārdevēju, kurš vienkārši ir tur, lai nopelnītu savu komisiju un mēģinātu pārdot savu produktu. Nu, lūk. Un kas notiek, kad jūs mēģināt, teiksim, šādā veidā pārdot? Klients sēž, klausās jūs, ja? Un viss, kas viņam galvā notiek, ir, ko es teikšu sarunas beigās, lai tiktu no viņa vaļā. Ja? Es viņam pateikšu, padomāšu, ja? Ko man izdarīt, lai tiktu no viņa vaļā. Lūk, un atkal, nepārprotiet, es nesaku, ka nav vajadzīga laba prezentācija. Produktu prezentācija ir jābūt labai. Bet viņai ir jānāk pareizajā laikā, pareizajā brīdī, un viņai ir jābūt tādai, kura automātiski atrasina visas klienta problēmas, par kuriem jūs esat uzzinājuši, teiksim, tajā sarunas sākuma posmā, ja? Izzināšanas posmā. Tātad tā jaunā metode, ja? Kur tas daktars ar lāpstu, respektīvi, 85% no sarunas tiek veltīti, lai izveidot uzticību. Ja? 80% ir jautājumi. Viss fokus tikai un vienīgi uz klientu. Tikai jautājumi. Mēs uzdodam jautājumus. Mēs vispār nerunājam par to, kas mēs esam, ko mēs darām, cik mūsu foršs produkts un tā tālāk. Jo bieži vien liela kļūda, ko pieļauj pārdevēji, viņiem pasaka, nezinu, piemēram, sveiki, mums tur interesē meta reklāmas, vai varat palīdzēt. Ja? Jā, protams, mēs varam, un mēs varam šito, mēs varam to, mēs varam šito. Ja? Tā vietā, nevis lai uzreiz teiktu, mēs varam, protams, aiziet, ir jāuzsāk uzdot jautājumu. Ja? Mēs sākam uzdot jautājumus un saprotam, kāpēc vispār klientam interesē tās meta reklāmas, ko viņš dara šobrīd un tam līdzīgi. Ja? Nekāda spiediena šajā metodē, nekāda spiediena, izmantojam neitrālu valodu. Tajā laikā, kad uzdodam jautājumus, mēs izmantojam pilnīgi neitrālu valodu. Ja? Nekāds superentuziasms nav. Normāli divu cilvēku saruna, mēs saprotam klientu pašreizējo situāciju un kur viņš vēlās nonākt. Tātad viss fokus uz klienta, ja? Un šādi klientam rodās tā iekšējā pārliecība, ja? Ka viņam vajadzētu to produktu. Un sarunas beigās ir daudz mazāk iebildumu. Bet atkal labākais, kas ir, jūs neredzat vienkārši kā pārdevēji. Jūs redzat kā ekspertu savā jomā. Jo jūs uzreiz nesākat spiest savu produktu un runāt par sevi un tam līdzīgi. Ja? Jūs uzdodat jautājumus. Tieši tāpat kā to dara dakters. Kad jūs aiziet pie daktera, ko viņš dara pirmais, viņš sāk uzdot jautājumus. Viņš taču neattaisa. Jūs aiziet pie daktera, sakat, man sāp mugura. Viņš saka, jā, super, protams, reka, mums ir dolabēda, mums ir fastungels, mums ir ibumetīns. Kur tu gribēsi? Nu tā taču nav, vai ne? Ko dara dakters, viņš uzdod jautājumus. Un tieši tāpat arī vajag darīt jums pārdošanā. Nu, lūk, un tas ir arī viss. Es esmu veiksmīgi iekļāvies savās minūtēs. Mums ir jautājumi vai nav jautājumi? Jā, ir jautājumi. Es varu pazarties vārdu. Jā, pirmais jautājums ir no Pētera. Jautājums par B2B segmentu ar ilgāku pārdošanas ciklu. Kāda ir tava pieeja, lai atklātu uzņēmumu patieso iepirkumu motivāciju, īpaši, ja klients nav pilnībā atklāts savos nolūkos? Ļoti vienkārši. Tātad, jā, B2B būs... Lielākām kompānijām būs tie cikli garāki, bet viss jau tātad sākās tāpatās ar sarunu ar cilvēku. Ja? Un, ja viņš nav īpaši atklāts, iespējams ir jāpaskatās, kā šī saruna ir strukturēta. Ja? Iespējams, viņš neatklājās, jo šī saruna varbūt tie jautājumi nav labi. Varbūt tie jautājumi netiek uzdot pareizi. Ja? Varbūt jautājumi ir labi, bet veids, kā tu viņus uzdod, nav pareizs. Ja? Un, mēs mēģinām vienmēr rakt dziļāk nekā to virspusējo līmeni. Mēs mēģinām parakt dziļāk, saprast to motivāciju. Teiksim, arī tādās B2B vienmēr ir labs jautājums, ja sakiet, varat lūdzu izvest cauri, teiksim, lēmumu pieņemšanas procesam, kā tas notiek jūsu uzņēmumā, ja? Lai uzreiz būtu skaidrs pirmajā sarunā, kad, jā, es tur varu uzvalstīšu jūs, jā, bet man tur jāsaskaņo ar legals, finance un vēl 5 departamentiem, ja? Un tad mums ir skaidrība, kādi mums būs tie nākamie soļi, kuri vēl ir iesaistīti. Varbūt mēs varam piesaistīt tos cilvēkus. Tā kā, nu, kaut kā tā, es nezinu, vai atbildēju. Okay, nākošais jautājums ir, kā radīt klientam vajadzību pēc produkta, ja viņš vēl nemaz nezina, ka viņam tāda ir. Es to saprotu tā, ka klients nesaprot, ka viņam ir problēma. Jā,
Tad atkal jāsās, ja teiksim, kā tu esi nonācis līdz tam klientam. Ja? Vai tas ir augstais zvans vai siltais zvans. Ja, teiksim, klients, ja tas ir siltais pieteikums, piemēram, ja viņš ir izrādījis kaut kādu interesi, tad kaut kas viņu ir pamudinājis, ja, izrādīt to interesi. Un tad tā atkal tur ir, kā mēs strukturējam sarunu. Ja. Kāda ir mēs saprotam pašreizējo situāciju? Ja? Kas bija tas, kas vispār pamudināja tevi meklēt kaut kādu pakalpojumu vai teiksim, pamudināja atstāt to pieprasījumu? Ja? Saprotam to pašreizējo situāciju, saprotam, kur viņš vēlētos nonākt. Savukārt, piemēram, tā kā viņš pamāca kontekstu, ja? Bet tas ir augstais zvans. Augstajā zvanā, protams, ka tev cilvēks teiks, ka man viss kārtībā un tam līdzīgi. Ja? Augstā zvana mērķis mums ir vispār viņam iesēt tādu domu, ka protams, ka viss kārtībā. Ja? Teiksim, tas ir, to teiks visi. Ja? Bet mēģināt iesēt viņam domu, ka iespējams var savādāk, ka iespējams var labāk. Ja? Un tad nākamais solis ir tikt uz to sarunu atkal. Sākam vienmēr ar to, ka saprotam pašreizējo situāciju, vai viņu viss 100% apmierina. Ja? Vai varbūt ir kāda viena lieta, ko viņš gribētu mainīt. Vienmēr ļoti reti, ka cilvēki būs 100% apmierināti. Ja? Un pareizi uzdodot teiksim, šo jautājumu arī, piemēram, Klau, ok, super, izklausās, ka tev viss ir labi. Ja? Saka, vai tu esi teiksim, varbūt 100% apmierināts ar pašreizējo pakalpojumu sniedzēju? Iedomājieties, ka viņam kāds kaut kādu pakalpojumu sniedz. Ja? Un tad atkal jau viss ir sarunas struktūrā un kā mēs tos jautājumus uzdodam. Tev ir kāds kuriozs, kaut kāda situācija no pārdošanas, kur tur padalīties, kaut kāda kuriozākā pārdošanas pieredze, kā tev bijusi? Jā, es varu pastāstīt šodien temam. Es pats, respektīvi, es nāku no travel industrijas un pirms 15 gadiem es pārdevu vēl projām pats aviobiļetes. Ja? Un man bija viens džeks klients, viņš pirka biļeti savam draugam tas klients man zvanīja, viņš bija Amerikā, un viņš pirka savam draugam no Nigērijas biļeti. Tātad lidojums bija no Nigērijas uz, tad es pateikšu, Boise? Nē, nebija Boise, kā bija tā pilsēta? Neatcerēšos tagad, ja? Respektīvi ir viena pilsēta Amerikā, kura ir gan pie Ņujorkas, pie Bostonas un ir pie LAX. Vienkārši viens pats nosaukums tikai citā štatā. Viņš man saka, viņam vajag to Portland, Maine un Portland, Vašingtonā, laikam bija, ja nemaldos, ja? Un viņš man saka, viņam vajag turieni. Un es tam, protams, pārdodu to biļeti, viss super. Un kaut kādā tur paiet kaut kādu mēnešu, viņš pirka tur uz priekšu. Un man zvana tas džeks, kurš nopirka. Viņš saka, klausies, tā lidmašīna nosēdās, bet man nav mans džeks. Es saku, kā nav? Es tur atveru rezervāciju, skatos. Es saku, paga vecais, viņš jau lido. Viņš tāds, kā lido? Viņš tikko nosēdās. Es saku, nē, lido. Viņš saka, kur tu? Un izrādās, ka, respektīvi, viņam vajadzēja, lai tas Amerikā, tas nigērietis lido uz to LAX galu. Ja? Nē, lai uz New York lido. Es viņu aizsūtīju uz LAX. Respektīvi, lai jūs saprast, tas tāpat kā, piemēram, viņam vajadzētu uz Rīgu, es viņu aizsūtīju uz Portugālu. Un viņš saka, kā viņš lido uz turieni, viņš nemāka angliski un tam līdzīgi. Es tur ar augstu sviedru, viņš ir es. Bet neko, jā, mēs beigās tas cilvēks nabaks, viņš nemācēja runāt angliski, un mēs tur atkal nopirkām jaunas biļetes, un viņš palika tur pa nakti, un nākošajā dienā Amerikā vēl ar 2 papildus stopiem lidoja uz New Yorku. Jā, tas bija smieklīgi. Tagad tas smieklīgi, tad man nebija smieklīgi, kad es runāju ar klientu. Ok, mums ir vēl viens jautājums. Kā vislabāk atrast klienta emocijas, uz ko pārdot? Kā dabūt to emociju, lai tu uz viņus varētu uzspiest? Saprast patieso motivāciju. Ja kādam vajag, ja kāds grib, nezinu, labākas reklāmas savam uzņēmumam, super, kāpēc tu to gribi? Ja? Es gribu vairāk klientus. Labi, kāpēc es gribu vairāk klientus? Gribu nopelnīt vairāk naudu, vairāk apgrozījumu. Ok, super, ko tev tas dos? Kas ir tas patiesais iemesls, kāpēc tu to gribi? Ja? Es gribu, lai es varētu, lai, teiksim, ar sievu tur braukt regulāri ceļojumos, lai man bērniem nodrošinātu izglītību. Ja? Mēģinām dabūt tos patiesos iemeslus. Ja? Jo nevienam vienkārši tāpat nevajag vairāk klientus. Nevienam tāpat vienkārši nevajag vairāk naudu. Labi, super nauda, jā, bet ko tur viņi darīs? Kāds ir tas patiesais iemesls, ko tu gribi? Ja? Es gribu sirdsmieru, es gribu, lai zinu, ka man ir nodrošināti bērni. Ja? Dabūnam ārā to patieso no cilvēka. Kas ir tas? Un tas arī būs tas motivators. Ričards raksta, ka viņš pārdod webdizainu vai webizstrādes pakalpojumus, un pēc sarunas parasti vajag 3 līdz 4 follow-upus. Kā to sistematizēt, ko izmantot tur e-pasti, WhatsApp, zvani, kā to var uztaisīt automatizēt? Follow-ups. Tātad numur viens mēs vienmēr, lielākā follow-up kļūda ir tāda, ka mēs nesarunājam konkrētus nākamos soļus. Numur 1 noteikums pēc katras sarunas mums ir pilnīga skaidrība, kādi ir nākamie soļi un kad jūs kā pārdevējs zvanīsiet klientam, nevis klients jums. Un tas vienmēr ir zvans. Ja? Tātad mēs sarunājam konkrētu datumu un laiku, kad jūs zvanīsiet.
Tas ir numur 1. Ja klients neceļ, ok, mēs pazvanām vēlreiz tajā pašā dienā. Parasti prasa, cik bieži zvanīt. Ja? Es saku, maksimums 2, 3 jau ir uz robežas, es teiktu 2 reizes dienā, ja neceļ. Ja? 2 reizes nepacēla, super, nosūtam ziņu WhatsAppā, aizsūtam balss ziņu. Un galvenais šeit ir nelikt klientam justies vainīgam. Ja viņš, piemēram, nepacēla, aizsūtam ziņu, Klau, Jāni, zinu, ka mēs visi skrējienā, viss ok, klausies, šodien nesanāca sazvanīties, mums bija sarunāts, pārceļam rītā, uzgriezīšu to rītā. Ja, viss ok, saprotu, ka mēs visi skrējienā. Viss. Neliekam viņam justies vainīgam, ka viņš nepacēla, un neliekam justies nērti. Zvanam nākamajā dienā. Lūk, bet pats galvenais ir reāli vienmēr sarunāt tos konkrētus nākamos soļus, lai ir skaidrība, kad būs tas sazvans. Ja? Nevis vienkārši nolikt klausuli, jā, es apsīšos piedāvājumu, sazinamies. Kad sazinamies? Kurš zvana? Kad zvana? Cikos zvana? Ja? Tā ir nekurzeme. Jūs negribat, lai klienti iekrīt nekurzemē. Paldies Kristupam par follow-upu. Palaidu garām, bet ļoti labs jautājums ir, kā veidot atalgojumu sistēmu pārdevējiem, ja pārdošanas cikls ir diezgan garš, pat līdz gadam. Okay. Tas nozīmē to, ka tu to komisiju, viņi vēlāk var dabūt un ir ilgāk jāapstrādā, lai tiktu pie tiem darba augļiem. Jā. Kādā veidā tad strukturēt to komisiju? Ja tur pārdošanas cikls ir tik liels, drīzāk kāds tikai uz komisiju nestrādās, bet patiesībā es strukturētu tieši tāpatās. Ja? Es strukturētu tieši tāpatās. Varbūt tad pirmajos mēnešos iedot lielāku to bāzes algu, jo ja mēs zinām, ka tas ritenis ir nedaudz jāiegriež un bišķiņ jāieskrienās, ja mēs zinām, ka varbūt pat līdz gadam, bet iespējams to var samazināt līdz pusgadam. Ja? Tad tas būtu tā, ka varbūt pirmie 6 mēneši tā bāzes alga ir lielāka un procents ir mazāks, bet līdz ko mēs ejam tālāk, tas bāzes alga samazinās, bet procents auga lielāks varbūt. Ja? Bet vienmēr ir jābūt procentam, un tad šis īsti nemaina to struktūru. Tāpat tās būtu procents no pārdotā, varbūt vienkārši tas, kad sākumā iedot lielāku to bāzi, lai cilvēks tomēr var ieskrieties un iegriezt to riteni, justos komfortabli un pēc tam varbūt samazināt un iedot vairāk roču. Vēl pēdējais jautājums, šis ļoti ātri. Labs jautājums ir par to, vai šīs metodas, par kurām tu runā un stāst, vai tas strādā arī rakstiski caur Instagram ziņām vai Messengerī, Facebook un tā tālāk, vai labāk, vai tas viss attiecās reāli uz sarunu? Jā, zikā, tātad nekas nav labāks kāda saruna. Pilnīgi nekas. Ja? Bet tātad tas viss strādā, ja? Tikai atkarīgs cik labi. Vislabāk, protams, ir dabūt cilvēku uz telefonu un viņu to izrunāt. Jo savanot mēs nedzirdam ne toni, neko, ne intonāciju pilnīgi neko, un dažreiz to vienu pašu teikumu var pilnībā pārprast. Ja? Jo izmantojot savus instrumentus balsi, kā es minēju, mēs varam to visu aiznest līdz klientam daudz labāk. Un tas strādā, bet es vienmēr būšu par to, lai mēs dabūtu dzīvi normāli 2 cilvēku sarunu. Jā. Super, paldies tev. Jā. Tātad, man jāpasaka, kāpēc cilvēkiem šodien, ja? Tātad, pirmkārt, paldies jums, Džeki, par šo organizāciju. Fantastisks pasākums. Un tiešām krūtis tāds vajag vairāk pa Latvijā. Un tā kā tā, draugi mīļie, jums kaut 1% likās no šitā interesants. Es nezinu, kurš zina, kurš nezina, ir pārdošanas apmācība platforma. Un kur es uztaisīju kodiņu. Šodien 30, ja, jūs varat noskanēt. Un ar kodu šodien 40 eiro vietā samaksāt 30, ja jūs gribat. Platformā ir vairāk kā 15 stundu saturs parunā pārdošanu līdzīgā veidā, kā es stāstu šeit. Ir īsti zvanu piemēri, kur mēs veicam īstus augstos zvanus, īstis piemēri, ne tikai teorija, kā tas notiek reālajā dzīvē, kā tiekam galā ar iebildumiem. Zoom zvani 2 reizes nedēļā ar mani, kur var uzdot jautājumus. Ja? Tā kā, un tā nav nekāda laulība, tas nav nekāds komitments uz gadu, ja jūs gribat ienākt uz mēnesi, kaut vai varat apskatīties un atteikties jebkurā brīdī, tāpat kā Netflix. Ja? Bet ja jūs negribat maksāt 30 eiro, ja jūs varat kur bezmaksas treniņi ir, un Instagrams mans, ja gribat, varat piesakot, tur dažreiz kaut ko tur papļāpāju, kaut kādām muļķībām dalos. Tā kā, jā, tas arī laikam viss. Paldies jums visiem. Čau!